Vispirmām kārtām tiek izvērtēta tehniskam stāvoklim atbilstoša cena. Lielākoties izvēlās dzīvokli vidējos stāvos. Ir svarīga arī mājas tehniskais stāvoklis, cik labi to apsaimnieko apsaimniekotājs, kādi ir komunālie maksājumi. Un ļoti populāra vēlme ir, lai zem dzīvojamās mājas būtu īpašumā, nevis nomā. Nekustamā īpašuma nodoklis ir 1,5% no īpašuma kadastrālās vērtības. Ja par zemes domājamo daļu tiek maksāta noma, šīs maksājums var kļūt 3 reizes lielāks, jo zemes īpašniekiem nomas maksa varētu sasniegt 6% no īpašuma kadastrālās vērtības. Paneļu māju tehniskais stāvoklis nav tik katastrofāls, kā to ir pieņemts uzskatīt. Laikus veicot remontdarbus, paneļu māju lietošanas ilgumu var paildzināt vairāk kā 100 gadus. Pašam apsaimniekotājam vajadzētu izvērtēt, kādi remontdarbi būtu katrai mājai jāveic, vai tā būtu cauruļvadu nomaiņa, balkona nostiprināšana vai mājas siltināšana. Bankas sēriju dzīvokļus kreditē labprāt. Pirmā iemaksa tiek prasīta 20% no tirgus vērtības, un šo pirmo iemaksu var samazināt ģimenes, kuras izmanto valsts garantēto kredītu, kur par katru bērnu var samazināt pirmo iemaksu. Attiecīgi par vienu bērnu par 10% no aizdevuma summas, par 2 bērniem 15% un par 3 un vairāk bērniem 20% no aizdevuma summas. Banku izsniegtā vidējā kredīta summa ir aptuveni 35 000 eiro. Sēriju dzīvokļu iegādēji bankas izsniedz apmēram 70% no kopējiem mājokļu kredītiem. Vidēji apsaimniekošanas maksas sēriju dzīvokļos ir 50 eiro centi par kvadrātmetru. Piemēram, vienistabu lietuviešu projekta dzīvoklī ar kopējo kvadratūru 27 kvadrātmetri. Rēķins apkuras sezonā būtu aptuveni 70 eiro, mēnesī bez apkuras aptuveni 35 eiro. Papildus rēķinam pēc skaitītāju rādījumiem apmaksā arī elektrību un gāzi. Sēriju dzīvokļu cenas ir stabilas, ir vērojams neliels pieaugums, kas gan ir apkaimēs, kur ir lielāks pieprasījums. Cenu līmenis pašlaik ir stabils, un tagad ir īstais laiks izsvērt dzīvokļu pirkšanu vai pārdošanu.